Labdien! Mani sauc Rudolfs Graudīts. Man ir 8 gadi, un es mācos Ezeres pamatskolas 2. klasē. Jūs noteikti nemaz nezināt, kur tāda ezera vispār ir. Mūsu pagasts atrodas pie pašas Lietuvas robežas. Atliek vien pāriet pār tiltu, un jau Lietuvā. Vai nav lieliski? Pēc dabas esmu zinātkārs, jautrs un sportisks. Man ļoti patīk makšķerēt. Spēlēt. Gatavoju interesantus modelīšus robotikas pulciņā. Spēlēju galda tenisu un varu uzvarēt jau lielos zēnus. Un šodien es jums arī pastāstīšu pasaku par kādu zēnu. Latviešu tautas pasaka zelta atslēga. Vienā augstā ziemas dienā kāds zēns brauca mežā malku ciet. Viņš bija dikti nosalis. Ko nu lai dara? Varbūt jums ir kāda ideja? Ja? Pareizi, jāiekur uguns, lai var sasildīties. Bez malkas taču mājās braukt nevar. Tā nu puika ķērās pie darba. Nu un sniegu raktams, ko domāja? Uzraka zelta kastīti. Vai nav laime? Bet par zēns atminējās. Kur kastīte ir, tur arī atslēgai vajag būt. Puika to meklēja. Jā, un atrada. Nu tūliņ slēgs vaļā. Gribat zināt, kas tur labs iekšā būs? Jā. Nu tad gaidīsim, kad viņš atslēgs. Tad nu redzēsim, kas tur labs iekšā būs. Tā kā esmu liels makšķernieks, tad anekdote arī būs par zivīm. Dīķī sarunājas 2 līņi. Viens līnis otram saka, ka man apnic dzīvot šajā netīrajā dīķī. Otrs ar smīniņu atbild. Kā nu, uzķeries uz āķi, tiksi krējumā. Kā jau teicu, mūsu ģimenē visiem patīk makšķerēt. Savu pirmo makšķeri saņēmu, kad man bija 6 gadi. Biju priecīgs un kopā ar brāļiem devāmies uz dīķi. Brāļi spiningoja. Vai jūs zināt, kas ir spinings? Tad es jums pastāstīšu sīkāk. Spinings ir īpaša makšķere, kurai ir vizuls un rotējoša spola. Bet man bija parasta makšķere. Brāļi tika pie bagāta loma, bet man ķērās tikai tādas maziņākas zivtiņas. Biju dusmīgs un arī gribēju savu spiningu. Vecāki apsolīja, ka to saņemšu, kad sākšu iet skolā. Un tad nu tā reize pienāca. Saņēmu savu pirmo īsto spiningu. Biju priecīgs un kopā ar brāļiem Jēkabu un Kāru devāmies uz dīķi. Sākumā nemaz nebija tik viegli ar to spiningu, bet 5. reizē kā metu tā pieķērās līdaka. Un kāda līdaka? 60 centimetrus gara un 3 kilogramus smaga. Biju vienkārši pārlaimīgs. Brāļiem vēl tāda laime nebija gadījusies. Tāds lūk notikums. Paldies par uzmanību!